Klāt kārtējā ceturtdiena. Un ar jums kopā raidījums Pagātne fokusā. Kā jau ierasts, ielūkosimies Latvijas vēsturē. Šoreiz atskatīsimies uz nedēļu no 3. līdz 9. novembrim. Novembra sākums īpaši zīmīgs bijis Rīgas satiksmes attīstībā. Jo 1947. gada 6. novembrī pirmo reizi sāka kursēt trolejbusi. Tātad uz Latvijas televīzijas pirmo pārraidi 1954. gadā tās darbinieki jau varēja doties ar kādu no trolejbusiem. 1922. gada 7. novembris stāja spēkā Latvijas Republikas satversme, jeb valsts pamatlikums, kurā sākotnēji bija 7 nodaļas un 88 panti. Satversmes sapulces priekšsēdētājs bija Jānis Čakste, un satversme ir vecākā spēkā esošā centrālās un Austrum Eiropas konstitūcija. 1943. gada 5. novembris 78 gadu vecumā mirst izcilā literāte Aspāzija, jeb īstajā vārdā Johana Emīlija Lizete Rozenberga. Viņas slavnākie darbi ir Luga Sidraba šķidrauts un dzejoļu krājums Sarkanās puķes. Tāpat Aspāzija ir pagodināta ar 3 zvaigžņu ordeni un atzīta par vienu no visu laiku ievērojamākajām Latvijas personībām. 1947. gada 6. novembris Rīgā tiek atklāts pirmais regulārais trolejbusu maršruts, kurā trolejbusi veica ceļu no Viestura dārza līdz Valmieras ielai. Sākotnēji Rīgas pilsētas īpašumā bija 3 trolejbusi, un pirmajā gadā tika pārvedāti 169 000 pasažieri. 1954. gada 6. novembris Latvijā kā pirmajā no Baltijas republikām tiek izveidota televīzija. Pirmajā izmēģinājuma pārraidē demonstrēta Rīgas kino studijas mākslas filma Māju ar uzvaru. Pirmo televīzijas pārraidi Rīgā varēja redzēt tikai 20 televizoru īpašnieki. 1957. gada 5. novembris atklāja satiksmi pa Akmens tiltu, jeb tolaik Oktobra tiltu pāri Daugavas upei. Tobrīd tas Rīgā ir 2. ielu tilts un vienīgais vēl mūsdienās, pa kuru pāri upei ceļu veica Rīgas tramvaji. 1975. gada 5. novembris ar pilnu jaudu sāk strādāt Rīgas hidroelektrostacija. Tā ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. 2000. gada 9. novembris Latvija no Itālijas pārņem prezidentūru Eiropas padomē. Līdz 2001. gada maijam Latvijas ārlietu ministrs Induls Bērziņš vada Eiropas padomes ministru komiteju. 2003. gada 7. novembris UNESCO izveidotais cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma šedevru saraksts tiek papildināts ar izcilām un unikālām tradīcijām no visas pasaules, iekļaujot tajā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgi pieteikto dziesmu un deju svētku tradīciju, kas no kādreiz Eiropā izplatītās norises saglabājusies un attīstījusies vienīgi 3 Baltijas valstīs, kļūstot par nozīmīgu nacionālās identitātes simbolu. 2004. gada 3. novembris Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā spēlē starp Rīga 2000 un Minskas Dinamo pēkšņā nāvē mirst Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Sergejs Žoltuks. Viens no visu laiku labākajiem latviešu hokeistiem aizvadījis 10 spilgtas sezonas Nacionālajā hokeja līgā un Latviju pārstāvējis 6 pasaules čempionātos. Hokejistu piemiņai Rīgas 55. vidusskola nosaukta Žoltuka vārdā, kā arī gadu tiek rīkots Sergeja Žoltuka piemiņas turnīrs, kurā sacenšas vairāku valstu jauniešu izlases. Jaunie panorāmas vadītāji? Vai vienkārši studenti, kuri iekļuvuši Latvijas televīzijas telpās? Šoreiz taisnība ir Elmāram. Lai vai kā, šī gada 6. novembrī Latvijas televīzija svinēja savu 60. jubileju. Tāpēc turpinājumā stāsts par Latvijas televīzijas ziņu dienesta pirmsākumiem un mūsdienām. 1954. gada 6. novembrī Latvijā pirmajā no Baltijas padomju republikām tika izveidota televīzija. Sākotnēji Latvijas televīzijas programmas saturā bija dokumentālās un mākslas filmas, kā arī pasakas, koncerti un dažādu notikumu apskati, un tikai 4 gadus vēlāk Latvijas televīzijas pirmajā kanālā sāka raidīt Panorāmu, kas ir vecākais informatīvais ziņu raidījums Latvijā.
Pirmo reizi ar tā brīža diktoru Valdi Čukuru tās izgāja ēterā pulksten 21:28 minūtēs ar nosaukumu Pēdējās ziņas. Jocīgs nosaukums, pēdējās ziņas, it kā vairs nebūšot ziņas. Es ierosināju saukt jaunākās ziņas, bet nē, tas esot buržuāziskās laikraksti nosaukums. Nē, pēdējās ziņas. Nu, tad to nosaukumu sāk mainīt. Vien brīdi bija tas nosaukums vakar, šodien, rīt, un nosaukums panorāma tikai parādījās 60. gadu sākumā, ja nemaldos 62. gadā. Nu, atklāt runājot, tas ir drusku plagiāts, jo tas nosaukums ir paņemts no BBC raidījuma. Alfrēds sevi dēvēja par panorāmas darbinieku numur 2, jo bez viņa panorāma pastāvēja tikai pusotru mēnesi, pieredzējis ne tikai ziņu dienesta pirmsākumus, bet arī tā attīstību 31 gada garumā. No sākuma jau tur bija kādi 2-3 operatori tikai un 2-3 kameras tikai, un nemaz visus tos panorāmas uzdevumus nespēja pildīt, vēl daudz gadus arī fotografija gāja. Rudzišs ilgs gadus bija galvenais redaktors, un tad tur palielinājās viss tā panorāma stipra un tā tālāk. Nu, es biju tā saka otrais cilvēks. Nu, tāpēc tam vairāk cilvēku pienāca klāt, un beigās panorāma jau izveidojās par lielu ziņu dienestu. Panorāma savu darbību uzsāka laikā, kad Latvija atradās Padomju Socialistiskās Republikas Savienības sastāvā kā Latvijas PSR, tāpēc tās saturu ierobežoja. Protams, uz ārzemēm Latvijas televīzijai nebija tiesības braukt. Un šitā jau bija Maskavas privileģija taisīt reportāžas no ārzemēm un tā tālāk. Ārzemju ziņas mēs jau paši nekādas, mēs nedrīkstējām neko ņemt, tikai to, ko Maskava vai nu pārraidīja, vai arī ko Maskava atsūtīja, kādus kinomateriālus dažreiz. 56 gadi kopš panorāmas pirmsākumiem. Tās pastāvēšanas laikā panorāma ir piedzīvojusi valsts politiskās iekārtas nomaiņu, cilvēku skatījumu uz notiekošo un sekojusi līdzi tehnoloģiju attīstībai. Laika gaitā piedzīvotas vērienīgas pārmaiņas, un joprojām panorāmas darbs rit pilnā sparā. Laura nesasaldējies, nepazaudē balsi. Visiem strādāt, lūdzu, mums filmē. Čau. Tā, Džeki, telefoniņš, ja? Kompis Līva pateica? Ilze Viņķeli jāuztais, ja? Beidzot bija jāsaliek, kas nav parādīt. Tātad šeit ir panorāmas režija, ja? Te iet viss gaisā. Pareizi. 45. Normāli. Davai, es tev izpašķošu. Jā, mitrā gaisa un lēnā vēja. Te mūsu labākais operators gatavojās, ja? Sakārto krēslus, jā, reklutā tad studija. Jā, studija daudz mazāk nekā īstenībā visu. Nu, tas jau tas televīzijas efekts, jā, panāk to. Jā, tie slavenās špikeru mašīnas, jā, jo visi jau tagad skatītāji zina, ka radio vadītāji nerunā no galvas, jā, tekstus. Bet no špikeriem un kā kaut kas sajūg, tā ir, nu, kā nu kuram, kas ir, cik liela pauze. Tagad, nu, ir arī, šeit ir tie pedāļi, jā, ir tātad dažādi, ir ar kāju, te zem galda pilns, arī, ka šeit, nu, ka mēs taisam, nu, ka stāv uz ekrāniem un beigas stāsta, tad patiesībā izmisīgs pie šita un skatās špikerī, jā. Vai arī es esmu tupējusi zem galda un dzinusi špikeru uz priekšu. Viņi mani sāka augšā spīdzināt, es saku, es neko nezinu, es pa kamerām vairāk zinu, un tāpēc es novedu viņus lejā. Man jāsakravājās. Ar šito kameru es strādāju, redzi, kāda liela kamera. Strādājam arī ar mazākām kamerām. Šitās visas ir tikko atnākušas svaigas kameras, pilnīgi jaunas visas, reku, šitādas HD objektīvi. Uz Ukrainu es braucu ar šitādām kamerām, reku, šitādām te un šitādām te.
Joprojām darbs ziņu dienestā ir diezgan spraigs un saspringts. LTV ziņu dienests veido dienas, nakts, laika un sporta ziņas, rīta un vakara panorāmu, de facto aizliegto paņēmienu, aculiecnieku un ziņas krievu valodā. Tēmām ir sadalījums, teiksim, mums ir politikas korespondenti īsti tā, kas strādā uz to, uz ziņām par, teiksim, medicīnas tēmu, tur kriminālās lietas, jā. Nav strikt nodalīts, ir jābūt gatavam šodien, ka jābrauc uz Saeimu, rītā tev jābrauc varbūt uz lauku kūdru, cūku mēri, kaut ko filmēt, un parīt uz Leļu teātru pirmizrādi, jā, ir jābūt gataviem sekot visam, un lielākā daļa arī to prot. Interneta straujā attīstība pēdējo 5 gadu laikā panorāmas darbu ir padarījusi vieglāku, kas palīdz ne tikai informācijas ieguvei, bet arī tās tālākai nodošanai. Tagad mēs strādājam tik dažādās arī platformās, viss internetā un tā. Un tiešraidis, kā es minēju, raidam ar strīmu, tur vienkārši ar kameru aizbrauc, uzliecies, ieslēdz ir. Kādreiz tiešraidis tas bija 3 dienu menedžēšanas pasākums, ja tur un ko tur. Tagad tas ir vienkāršāk un viss internetā un sociālajos tīklos mēs arī aktīvi strādājam. Tagad šodien mums Māra sāka darbu, kas tagad uzņemsies šo darbu arī par visu rakstīt, jo mums ir daudz sekotāju. Ja Latvijas televīzija būtu sieviete, tad drīzumā tā sasniegtu pensijas vecumu. Šad tad neliela pieklibošana, kritikas deva, toties lielā pieredze, komandas darbs un jauno censoņu pienesums Latvijas televīzijas komandai neļauj atslābt pat 60 gadu vecumā un ierindot to stabilā vietā Latvijas mediju vidē. Raidījuma noslēgumā vēlamies atgādināt, ka nākamā otrdien ik viens Latvijas patriots tās vēsturi sajutīs jo īpaši. Tiks atzīmēta Lāčplēša diena, kad aiziksim svecītes pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru par tā saukto Bermonta karaspēku. Tagad gan atvadāmies un novēlam jums patīkamu nedēļas nogali. Paldies, ka skatījāties un visu gaišu!